Čau, Raivis te, un šodien skatīsimies mana kolēģa pārdošanas sarunu tieši iebildumu apstrādes daļu un redzēsim, kā, ja mēs nepārliecinamies un nedabūjam no klienta akceptu par to, ka viņam tiešām patīk process, cik ļoti tas viss sarežģīja darījuma noslēgšanu. Un pie tam, ja tu runā ar kādu, kurš jau ir strādājis pārdošanā un visu laiku adresē to, kad tu neizmanto pret mani šos pārdošanas trikus, cik tas ir izaicinoši. Un nekāda veida piedāvājums finansiāls nespēja arī noslēgt darījumu ātrāk, ja klientam ir jāsteidzās prom no sarunas, jālīdz nākamajā tikšanās. Tāpēc nākamajās 10 minūtēs redzēsiet, kā to dara Gabriels, redzēsiet, dzirdēsiet arī manu atgriezisko saiti par to, kas, manuprāt, ir jāuzlabo un kā izvairīties no šādām kļūdēm arī nākotnē. Skatāmies! Tas nav tikai paši piedāvājumi, bet arī tālākās problēmas, kas tev radīsies vai ne pārdošana, kolēģi piesaistību un pašu procesu skalošanu. Tā. Okay. Cool. Nu, sāki, ko tu par šo domā? Vai šis tas, ko tu arī meklēji, teiksim, tā šādā veidā atbalstu? Jā, šis ir tas, kas man ir refleksijas sakārtot, jā, protams. Okay. Zināt, ja mēs abi esam bijuši pārdošanā, tad ļoti labi zinu, ka dienas beigās pats svarīgākais ir, vai klientam liekas, ka šis ir īstais risinājums, vai ne? Jā, šis ir pareizā ceļā, bet šobrīd tiešām īstā cena. Jo cenu var atrisināt, tas ir īstenībā kārtot, tu protams, kā vispār no sākuma rītīgi iepriekš, un pēc tam. Protams, es tev tagad tā kā, Tas ir normāli, bet man tiešām, es negribētu iet super tālāk, jo zin kā man šis arī bija vairāk kā, nav tā, ka es tur superēs izdevumus un teikt, ko pat nevar izdarīt. Šis vairāk man arī bija kā vienkārši paklausīties, ko citi vispār saka par šo, ko es daru, un paklausīties cik viedokli, tāpēc arī bija pieteicis 26. datuma jūlijā to konferenci. Jā, būtu kāzās, es pieteitos. Okay. Protams, Bet, līdz cenai tiksim, reāli, vienkārši ir Zooms 11:15, tāpēc man ir vēl 15 minūtes, lai sagatavotos bišķi nākamajam. Tāpēc būtu labi, ja mēs varētu tā iziet cauri. Nē, klājas, bet es tagad pārdošu, tā kā ļauj man izprast. Jā. Jautājums nenoteikti, tā kā var iet un darīt pati, bet, vairāk tā kā būsim atklāti. Vai tas nav tas, ko darīja visus tos pēdējos 4 mēnešus? Ja jautājums, vai tev liekas, ka ja tu samaksā man, ka tu to sasniegsi, tā kā jā vai nē? Es nezinu. Tas lielā mērā atkarīgs būs no manis, vai es nocerēšu tam visam, ko jūs stāstīsiet, kas man būs jādara. Un vai es tiešām strādāšu un tā kā, nē, es visu. Jā, ka viņai prasa, vai viņa tic par to, vai tas, kas viņai jau ir izstāstīts šajā procesā, vai viņa tic tam, viņa runā par nākotni. Te divas dažādas lietas, un to vajadzētu adresēt jau. Ko tu šodien izstāstīji, tā būtu pareiza lietu kārtība, kā man būtu lietas jādara šobrīd, lai man nebūtu struggle punkts, kurā šobrīd atrodos. Kā es tev pārdošu tagad? Tu gribi strugglot vai negribi tā kā? Es nezinu. Okay, tad par ko tev ir šaubas, ka tev šis nestrādās, un ka mēs nevēlamies? Es nesaku, ka nestrādās, es vienkārši gribu no tevis dzirdēt cenu. Labi, ja tu cena ir okay, tā kā, ja cena ir okay, tu esi gatava man samaksāt un iet un darīt tā kā? Droši vien, jā, tad man jāstāsta, jā, bet es būtu gatavs. Droši vien, neizklausās pārliecinoši. Man jāsaprot cenu. Nē, labi, tur cena ir 6 mēneši. Tagad par to nav stāsts jautājums, cik tev šobrīd ir stundas, lai reāli investētu šitajā, cik tev ir stundas nedēļā šitam pieķertos. Cik man ir stundas nedēļā, dienā tās būtu kaut kādas 2 stundas, kuras es varētu kā, Tas ir ļoti labi, tas ir kas mums nepieciešams. Jā. Jo tev ir vairāk, jo labāk cilvēki ideja sāk tā kā, ar 5-7 stundām sāk sakārtot savu mārketingu digitālo. Jā, tā investīcijas būs PVN, bet dienas beigās, tā kā, ja tu man šo summu samaksā, vai tev liekas, ka mēs tev arī palīdzēsim to mērķi sasniegt, jo tas jau ir reāli tas, kas man interesē. To mēs redzēsim. Tu noteikti, tu neko es nevaru tev atbildēt šo jautājumu pēc vienas tikšanās. Tāpēc es nevaru šobrīd atbildēt. Bet es gribētu ticēt tam, ka jā, kaut kāds atrisinātos. Labi. Kā tu to vari uzzināt, vai tu šis palīdzēs vai ne? Ko tad? Kā tu to vari uzzināt, vai tu šis palīdzēs vai nepalīdzēs? Man tik tev pārdošanas triki. Protams, ka piedaloties un sakot jā. Tad nav nedomājies, ka pie tevis atnāk klienti un saka, tā kā, zin kā, es nezinu, vai šis strādās vai nestrādās. Nedomājies, ka tev ir bijuši 10 tieši tādi paši klienti, viņi tieši tieši to pašu. Tev būtu pārliecība viņam pārdot, teikt, hlau, neuztraucies, vienkārši sākat darīt, tev viss būs labi. Būtu tāda pārliecība. Man būtu tāda pārliecība, droši vien, ka būtu, jā. Okay. Kāda liekas, no kurienes man nāk tā pārliecība, ka es tev palīdzēšu, tas būtu tas labākā lieta, ko tu vari investēt tieši savā biznesā. Tāpēc, ka tu noteikti esi pieredzējis jau šādas uzņēmuma izaugsmes, un jums ir laba pieredze un tā tālāk, un labi rezultāti tiem uzņēmumiem sasniegt. Tas droši vien. Jā, ļoti vienkārši atbild. Un es vienkārši zinu, ka man samaksās, tad tā kā dzīve vienkārši mainīsies. Jā, vienkārši atbild, vai tev liekas, ka ir varbūt kaut kas jāpamaina, vai tomēr jādara viss tāpatās, kā ir bijis līdz šim, kas tev nav šajā punktā. Es to pārdotu, tagad saprotu. Jā, es to ļoti saprotu, man ir tik labs detektors, un es to visu ļoti saprotu, bet zin kā, tu vari man tikai neapvainojies, bet vari man neuzdot šos jautājumus. Es ļoti saprotu, ka man šo vajag, man patīk tas viss, ko tu stāstīji, bet es gribu apdomāties par šo visu, jo arī šāda investīcija pie man 5000 apgrozījuma ir diezgan liela, tāpēc es gribu apdomāties, un mēs varam uzzināties jaunības sākumā. Es zinu, ka tā patīk ļoti, ka uzreiz ir tā kā jāspārdomā. Tas ir runa vienkārši finansēs, tas viens PVN. Tas ir runa tagad tajās, ko samaksāt uzreiz visu. Viens ir jāparā par summu, bet otrs ir tas, ka es vienkārši gribu apdomāties par to visu un saprast, cik ļoti man šobrīd ir nepieciešams. Tā kā es gribu viņu apmedziņot visu, ko mēs izrunājām, tu nevari pieņemt šādu lēmumu vienkārši vienas sapulces laikā, stundas laikā, respektīvi. Tāpēc es gribu apsēsties, lai es izdarītu to, ko mēs izrunājām, saprast, un tad es apsolu, ka es nebūšu klients, kas aizbēg, un es pirmdien, labprāt, vai tev piezinīšu. Nē, tas viss ir ok. Tā kā... Jo man vienkārši tiešām ir tā kā 14 minūtes laika. Sorry, vienkārši tiešām ir. Tā kā mēs esam divi pieauguši cilvēki, mēs esam strādājuši pārdošanā. Jā. Tie vienkārši, un es atkal jautāšu tie divi jautājumi. Vai tev liekas, man strādāja, tu šis atrisinās, vai tev tas šobrīd vajadzīgs, jā vai nē? Man šobrīd ir vajadzīgs, jā. Ok. Es to neprasīšu, kāpēc tu tas atkal pārdot, jā? Jā. Jautājums, vai tev ir plus PVN, vai šobrīd investēt manā palīdzībā? Šobrīd nē, šobrīd. Ok, labi, cik tev ir?
tas, ko es varētu šobrīd atļauties investēt, būtu kaut kādi 300-400 eiro plus PVN vairāk. Nē, man tiešām šobrīd tā, ka es nevaru atļauties, diemžēl. Okay. Jā, un viens no iemesliem, kāpēc klients iespējams arī saka, ka grib padomāt, ir vienkārši tāpēc, ka viņam nav naudas. Un tāpēc ir vērts to pacelt un vienkārši paprasīt. Bet es noteikti noliktu malā to visu pārdošanu. Es nezinu, kāds ir konteksts, kāpēc klients tik daudz runā, oi, nevajag man pārdot un tā tālāk. Bet jā, es prasītu, es ietu līdz galam uz to, ka, hei, vai šis tev noderēs vai nē. Vai šīs tev palīdzēs, vai tas būs labāk, vai šis būs, ja tu šo izdarīsi, tas būs nāks pa labi, tev pašai jā vai nē, jā, vai izdarot šo, tu varēsi nopelnīt vairāk naudas, jā vai nē, nu iet uz slēgtiem jautājumiem. Protams, mēs varam runāt par kādu maksājumu dalīt pa daļām vai mēnešiem, vai ko līdzīgi tādā. Tas arī risinājums. Bet tā, ka tas tikai tā, sorry, bet nē. Pats, ko nozīmē 5000 apgrozījums mēnesī. Jā, tas heavy ir, tas ir smagi, jā. Jā, un tie ir fiksēti tātad peļņas un tā kā, Jā, bet, dienas beigās, Jā, es zinu, ka var pārdot. Vienkārši šobrīd tiešām, šajā mēnesī nevar atļauties. Ok, visu, kā es tā sadzirdēju. Ja mēs atrisinām finansi, vēl kaut kas traucējums virzīties priekš. Droši, ka reiz nē. Ok, tas ļoti vienkārši. Vienalga investē uz PVN. Nu jā, tad jautājums, tad šeit pirms ķerties klāt piedāvājumu noteikti klientam vajadzēja pateikt, Klau, tad vai tu gribi atrast veidu finansiāli, ar kuru tu varētu iestartēt šodien, tagad un te, lai mēs varētu sākt darboties, ņemot vērā tās finanses, kuras tev ir pieejamas. Jo mēs visu laiku vēl joprojām runājam, līdz galam klients nav pateicis, ka jā, šis vairāk izskatās kā kaut kas tāds, kas nostrādās. Man nekā nenostrādās, un tagad ir piedāvājums ātri, vai samaksā vismaz šī. Mēs sākam darbu. Es tev, ko es izdarīšu, es pateikšu, hei, kā tev jāsatiek Niku. Grupa ietvarā nav tā, ka tas 300 eiro varēs samaksāt, un tad varēs uzreiz viņu iesniegt krāpā. Es tev pateikšu, kad ar viņu satikties. Pirms tam tev mans kolēģis. Es gribu saprast vispār šo visu, respektīvi. Es samaksāju jums, piemēram, kaut vai uz PVN, whatever, pieņems, samaksāju jums, tad attiecīgi viens ir, respektīvi, pieredzējis tajā platformā, tad ir kaut kāda konkrēta uzdevuma, kas ir jāpild, attiecīgi jāklausās lekcijas, noklausās, blablabla. Tad tālāk man ir kaut kāds savs personīgais mentors, ar kurus tā kā var tikties. Jā, tas ir tas cilvēks. Vēl tam jūs esat tie, kas jūs veidojat to manu uzņēmumu struktūru, vai beigās pat viņu veidojat tikai mentoru palīdzību? Jā, mēs to kopā darām tieši tā. Iedomājieties, ka mēs tā pasakām, okay. Nav tā, ka mēs iesim tālāk un zīmēs tās visas grāfas, hei, rekur mūsu grāfas. Kāds tavējās, ir pamaini šito, bet tas ir kā kopdarbs, tas nav tā, ka mēs visu tā vietā izdarīsim. Jā, es vienkārši gribēju saprast, tā to visu sadalīt. Jā. Tas modelis tāds, tev ir platforma, teorija, un tad teorija, lai tu reāli implementētu, ir Niks, ar ko tā reizē nedēļā vēl man kolēģi, un tas notiek katru pārdienas sektoru kalendārs, un tu vari redzēt, kur ir Zoom 4. Uz, nezinu, 4 mēnešiem vai saņemt, tad tas nozīmē, ka kaut kas uzņēmumā arī nav ok. Tā kā jūs teikt, visu full summu, tā kā, lai samaksātu, kāpēc, piemēram, tu vari, es saku, tu vari, vienkārši nedomājies, man cilvēki samaksā štuka 2, 3, 5, tad vienkārši tā kā klauni, viņi tā kā menedžeri, vienkārši vēl laika, tieši viņiem. Jā, tikai tāpēc man ir apgrozījums 5, jūs man nav. Bet es saņemu mazāk vērtīgu pakalpojumu nekā citiem. Šis nebija no pārdošanas puses. Klau, tāpēc, ka tev šobrīd nevajag cilvēku, kas tev 2 mēnešus menedžēs reklāmas, taisīs visas tās lietas, jo tas, par ko cilvēks maksā. Pie kāda man šobrīd atnāca, es nezinu, kāds man ir piedāvājums, kā viņi strukturizē, kā viņi nodalījiet. Mums ir cilvēks, kas maksā vēl vairāk par to, ka, lai mēs viņu vietā taisītu reklāmas, menedžētu suportē. Vai tev to tagad vajag? Nē, es arī nezinu, tāpēc, ok. Vienkārši, kā es zinu, ko tev vajag, es tev to piedāvāju. Vienkārši, kā man samaksā, es tev simtprocentīgi varu palīdzēt, ka tu reiz satiksies, tev būs tā kā, tu jābūt atpelnījis no investīciju. Vienkārši, tu būs viņam samaksājis 700 eiro. Tad tev var piesaistīt klāt cilvēku, kas izies caur tavu piedāvājumu, kopā ar tevi uztaisīs to market research, lai tu iegūstu drošības, hei, jā, klausīties. Tā kā, jā, ka šis ir tā kā mans pakalpojums. Ok, vai mēs varam sarunāt tā, ka tu man atsūti šo visu piedāvājumu e-pastā, rakstiski kaut kā viņš nodefinēt, noformulēt, jo man vienkārši tiešām ir jāskrien. Davai. Jā, es cerams, ka šis klients arī pēc padomāšanas nopirks, bet joprojām līdz šim brīdim viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem ir tas, ka katru reizi, kad tika uzdot jautājumi par to, lai klients pats reāli izstāsta to, ko viņš jūt attiecībā pret šo produktu un pakalpojumu, viņa centās izvairīties un teikt, hei, Klau, nē, zinu, kā ir, es zinu visus tos pārdošanas trikus un tā tālāk. Ja? Visus pārdošanas trikus malā. Atklāta saruna. Vari man lūdzu pateikt, kā tev pašai liekas? Un celt atpakaļ viņas mērķus, viņas problēmas, teikt, hei, Klau, kā tev liekas, vai šis tev palīdzēs sasniegt tur, nezinu, x tūkstošus eiro mēnesī, jā vai nē? Jā. Kā tev liekas, šis būs labāk priekš tavas nākotnes, jā vai nē? Jā, un iet to ceļu, kur mēs dabūjam pilnu apstiprinājumu tam, ka šis tiešām ir kaut kas tāds, kas klientam reāli, kam viņš tic vispār tam procesam, jo bez tā ir ļoti sarežģīti. Un tad otrā lieta, kas noteikti šajā sarunā ir jāuzlabo, būtu jāuzlabo potenciāli, jāsaprot, vai
Pirms mēs ejam un meklējam kaut kādus tur finansiāli loģistiski ar finansēm saistītus jautājumus, kā sadalīt to maksājumu, ko un kā varētu izdarīt, lai tā kā tu varētu sākt darboties šodien, jāsaprot, vai tu tā kā potenciāli vispār to gribi. Tā kā nav tā kā apstiprinājums par to pašu ticību procesam, tāpēc, jebkāda veida piedāvājuma, Klau, dari šitā vai dari tā, tikai sasteidzot tā kā sarunu, viņi tā kā neizies cauri. Jo, principā, laika bija pietiekami, lai varētu uztaisīt pārskaitījumu, jo pārskaitījumam nepieciešama tikai minūte. Attiecīgi, viss atkarīgs no tā, kādi jautājumi tiek uzdoti. Tāpēc, tādas divas lietas neaizmirstiet savu sarunu beigās, pārliecināties, vai klientam vispār liekas, ok, šis process, uzdodiet papildus jautājumus tā kā bināros, kur klients var atbildēt ar jā vai nē, atgrieziet tā kā no viņa mērķus, viņa problēmas, lai viņš saprot, vai tas viņam der vai neder. Un par naudu runāja tikai tad, kad nauda ir palikusi jau vienīgā, tā kā par ko runāt. Tas arī viss. Rakstiet lejā savus komentārus, ko jūs domājat par šo sarunu, par šīs sarunas noslēgumu. Un, ja jūs gribat, lai jūs pašu sarunu es paskatos un iedodu atgriezisko saiti, tad to noteikti var nosūtīt man tiešajā ziņā, tepat YouTube vai Facebookā vai Instagramā droši. Tā kā tas arī viss un čau!